Mīļie mani skatītāji, draugi, gan mazāk draugi, bet, es gribētu parunāt par rakstu un par savu domu par Madonas vēstnesi pēdējo. Par rakstu, ka Madonā 3 sievas iegūst jaunas nosaukumus. Ir jau ļoti jauki. Te kas jau slikts tas nav. Bet lieta tāda, kad radās jautājumi. Labi, saprotu, Maskavas ielu mainam, ar Hozūrijos mainam, bet es arī nezinu, kas viņa tāda ir, pilnīgi neinteresē. Bet par to Martu Riekstu. Ok, raksta, ka viņa komjauniete bijusi, jā, protams, mēs esam daudz bijuši komjaunieši. Bet, labi, viņa vadītu tos pulciņus, bet te ir vārds tāds kā terorisms. Kas ir terorisms? Ir kaut kādas liecības, ka viņa kaut ko spridzināja, kaut ko dedzināja. Nav. Iespējams, ka arī bija, bet man gribētos pamatojumu tam visam, jo es jau uzrakstīju tur daudz ko. Bet man liek parasti vēsturnieki raksta, viņi parāda norādes, no kādiem materiāliem tas ir ņemts, no kādiem. Iespējams, ka jūs teiksiet, ja tev interesē, pats interesē. Bet es taču nemainu tos nosaukumus, ielas. Jūs jau nomainījāt. Tāpēc gribu pamatojumu. Ko tad tā Marta ir tik spridzinājusi, ko dedzinājusi? Labi, visi mēs atsaucamies uz Ukrainas karu. Labi. Bet vai tad Marta Rieksta ir kaut kāds sakars ar to Ukrainas karu? Nezinu. Labi, esam pret komunismiem. Protams, arī pret komunismu esmu. Kaut es biju oktobrēns pionieris, ko man tagad darīt? Ko man darīt tagad? Labi, par to ir skaidrs. Parādiet nākamies norādītas. Lai man liek ar jautājumu nerastos. Bet vēl viens tāds labs teikums te ir. Par Maskavas ielu. Kas būs tagad Rožu iela? Maskavas iela. Maskava ir PSRS un ir Krievijas federācijas galvaspilsēta. Tā, paši saprotiet, par ko ir runa. Ir PSRS galvaspilsēta. Vai tā PSRS vēl ir? Tā kā nav. Tātad sanāk, ka ir vēl PSRS un Krievijas federācija. Padomājiet, ko rakstīt. Piedodiet, tādas manas domas. Labi.